Viena no foršākajām featurēm, kas ir gandrīz visām auklīna autiskām zobirstēm, kurām ir savi ekrāni, vienalga skariņjutīgie vai parastie, ir, ka viņa parāda konkrēti, kuri zobi ir un nav iztīrīti. Un viņa sadala žokli atkarīgs no modeļa vai nu 4, vai nu 8 vai 12 zonās. Tādā ziņā viņi seko, piemēram, būtu 4 zonās, tad reku šī būtu viena zona, šī būtu otra zona, tieši tāpēc augžoklim šī visa puse būtu viena zona, šī būtu otra zona. Tās, kas jau ir dārgākas, kas ir X Pro sērijas, tās jau sadala 8 zonās, ka viņi nozīmē, ka visu šo pusi viņi sadala vēl 2, tā kā no iekšpuses un no ārpuses. Tieši tāpatās šeit no iekšpuses un no ārpuses. Un arī tās, kas jau ir paši jaunākās, viena no tām ir šī te, kas saucās X Pro 20, viņai rekur ir vairāk varianti 20 testi, vienkārši vēl nāk futlārs un vairāk uzgalīši iekšā. Un arī šajā pašā jaunākajā X Ultra 20S viņam ir jaunākais Maglev motors 4. sērijas. Un viņa žokli jau sadala 12 zonās. Tādā ziņā, ka šī būtu tā kā viena zona no iekšpuses no ārpuses, šeit ir otra zona no iekšpuses no ārpuses, un šeit ir trešā zona no iekšpuses un no ārpuses. Tādā ziņā viņa vēl precīzāk parādīs konkrēti, kuri zobi ir vai nav iztīrīti, un viņi to parāda aptuveni. Reku šādi šies vēl ir vecā bilde, kad ir sadalīts 8 zonās, bet tas princips tāds pats, viņa sarkanā krāsā iezīmēs to zonu, kur ir vai nav pienācīgi iztīrīti un iedod rezultātu attiecīgi, cik tad labi ir iztīrīti, tur uz 80% vai pieņemsim uz 100%.